Bet kopumā par cīņām, protams, mēs par Haubertu tagad parunājām, iesākām, teiksim tā, vispār kopumā, kā tev patikās cīņas, jo tur bija tas nosaukums, Getiņā Legends. Tiesa no leģendām tur bija tikai pēdējās divas cīņas, bet kopumā tur bija standarta to domu pildīja Getiņš, ko viņš dara. Viņš audzē jauno paudzi, tie, kas pēc tam liela daļa pāries uz pro ringu, dažādos sporta veidos. Principā Getiņš ir pamats tam, kas pēc tam mums ir pārējie tie pasākumi. Jā, un tur jau ir tālāk, kā mēs skatāmies, tas Geto Cage, kas bija pa dienu. Viņš bija baigi garais pasākums. Es ar Ilju, ar vienu no manu klubu biedru džekiem, un vēl viens tiesnes, mēs visu maucām 75 cīņas pa visu dienu. 75 cīņas notiesāt. Man bija balss pazudusi, mugura sāpēja, kājas sāpēja pēc tās dienas, bet bija jautri. Un es ieliku arī pats savus džekus, un ar katru brīdi es viņus arvien vairāk metu iekšā pret interesantiem cilvēkiem. Tā kā arī Valtam šoreiz trāpījās negaidīti, nomainījās pretinieks, viņiem bija arī pa jostu plānots, bet jaudīgs čalīts no Daugavpils, kurš arī tieši tāds pats rubītājs, kas nāk virsū. Valts, protams, pielaida daudz kļūdas, kas kā treneris, un arī es tur laikam nebiju izskatījis, nevarēju izskatīt to džeku, nevarēju saprast, jo es vienu cīņu tikai redzēju kaut kādu ļoti īsu, kur viņš ļoti ātri tika galā ar džeku Daugavpilī. Bet cīņas bija skatāmas, kā tev likās? Tās pirmās. Es ļoti maz cīņas redzu. Bet tās pirmās taču tu redzēji. Ne, es atbraucu tikai es tieši atbraucu, kad sākās main event. Saprat, jā. Pirmās cīņas, un es neskatījos cīņas, diemžēl. Jā, bet man liekas, ka kā vienmēr Geto Games, tā auditorija, un tas ir izdevies. Geto ir super. Jā, bez Geto, mums bez Manvila un Getiņa, es domāju, ka būtu ļoti, ļoti sāpīgi un skarbi mums Latvijā, jo tieši tiem jaunajiem ir, kur sisties ārā, jo mums jau tās vietas, kas tad ir Getiņš, Latvijas čempionāts MMA. Un Pankratijonā. Jā, tas ir domina Pankrations, kur notiek, jā. Kādreiz ļoti kritizētais, bet ja mēs izņemam to Latvijas čempionu Pankratijonā ārā no vēstures, tad mums ir daudz, kas ir tagad mums nebūtu. Jā, protams, tāpēc, ka džeki cīnās, un mēs jau joprojām aizmirsu pieminēt, es pagājušajā raidījumā pieminēju, vai ne? Nezinu. Domins bija ar 2 džekiem uz Imaflu, uz pasaules čempionātu. Vienkārši neviens par to nerunā. Un es arī, kā viņš bija klusu, un tos džekus viņus ir jāpiemina. Man pat viņš kaut kur sūtījis. Lukas Teļnoj ir viens no viņiem. Jā, Lukas Teļnoj. Jauni džeki. Jā, jauni džeki. Tūlītās. Paliek vienam bija otrā vieta. Jā, otrs dabūja traumu, bet ļoti fantastiski nostartēja tūlīt. Kur viņš man sūtīja vārdus. Reku, Lukā Staļnojs, 57 kilogramos 13 gadi, kurš paņēma otro vietu Imaflā un viņu notiesāja. Tur bija tā cīņa, bija vinēta, tur pat aizgāja cauri. Un Marks Krasilnikovs, 77 kilogrami 17 gadi. Viņam izgāja plecs un viņš nevarēja turpināt cīņu. Un par tādiem ir jārunā, jo tas tomēr ir pasaules čempionāts, kuri džeki aizbrauc, un tas nav tik viegli, ka mēs braucam uz gāmu vai vēl kaut ko. Tur ir pietiekami jaudīgi džeki priekšā. Tādi paši, kas ir izlasējis iekšā un vispār, un cepuri nost tiem mazajiem, ka viņi akali nomaukuši, neviens par to neteica, tāpēc es par to gribēju pieminēt. Tu pieminēji, viss kārtībā. Turpinam par Getiņu. Labi, tu redzēji meinus, mēs parunājām par Haubertu. Agnese Božu pret Norisa Džiņānu. Man sākotnēji tā cīņa likās meitenes pazīstams savā starpā draudzenes, un principā Nori jau sen ir aizgājusi no sporta, viņa vairāk pievērsusies savai profesionālai darbībai. Agnes vienkārši nevar aiziet. Agnes nevar aiziet, 42 gadi joprojām sitās, viņai operācija priekšā, vienalga viņa iet un sitās. Man likās tā cīņa, viņi varēja arī nebūt, bet kā tās meitenes gribēja uzvarēt tajā cīņā, tas man pārsteidz visvairāk, jo laikam mīlestība un aids ir vieta rokā, jo, teiksim tā, uz ringā likās, ka tās meitenes abas grib uzvarēt un tur nebija nekāds draudzības. Tā tas arī, nebija tā, ka nebija, es jau Agnes trenēju un... Ir daudz, kas, protams, ka viņi ir audzēkni. Viņu audzēkni respektē viņu kā pirmo savu tādu labo treneru un vispārējais Agnes respektē viņas. Bet beigās, kad viņas iegāja, viņas gribēja gan abas uzvarēt. Un man liekas, ka tas bija pats labākais variants, ka viņām iedeva neizšķirtu. Tur bija godīgi. Jo viņas bija, Agnes varbūt bija tehniskāka,
Nora bija jaudīgāka, atkal, zin kā, tā, ka jaunāka, viņai bija vairāk tās enerģijas iekšā un viss, bet bija forši, es domāju, un beigās viņas ļoti labi izteicās, kā viena pateicās visam, zin kā, tur bija emocionāli. Jā, tur bija emocionāli tā, ka man liekas, ka Manvilam, kad māsa teica, ka viņam pat nedaudz tur, es tā skatījos, baigi uz viņu pusi, ka viņam vasarīgi jau gribēja noticēt, cik māsījā. Bet viņi ļoti, es no malas stāvēju, Nora jāiet uz politiku. Kā viņi runāja, viņai jāiet uz politiku. Viņa, teiksim, iedvesmoja, viņa pārliecināja, viņa principā darīja to, ko dara. Nora jau ir jurists. Tāpēc juristam jāmāk runāt. Viņa prot. Var redzēt, ka viņi ļoti labi prot to darīt. Bet vakar galvenā cīņa divi, teiksim tā, veterāni, kuri nebija startējuši ilgi. Vārds Višņevskis, bijušais Eiropas čempions pret Aleksej Povlānu. Čāls arī, kurš sities visur, bet UFC veči arī neredzēja. Neredzēja? Viņam bija prom darīšana, zika. Pagaid, es uzlikšu vēlreiz to video, tur redzēs pilns arī tas, šeit, kā var, režisori pagriez apakaļ man šito video nedaudz. Viņš pagriezīs, režisori nedaudz šito video uz apakaļ, nezinu, kaut kādu minūti uz apakaļ, lūdzu. Jā. Šitien var likt, reku ir, jā. Jā. Pagaid. Te mēs vēlreiz pagriezīšu. Tiem būs sākums. Kā viņi mauca, bļā. Minūtu un 10 sekundes. Reku ir čaļi. Iedomājies, Valds, man liekas, pēdējo reizi 2016. cīnījies. Povlāns 2019. Un čaļi iztukoja, ka viņam vajag atgriezties. Bet pēc amatiem noteikumiem, es zināju, ka te būs uguņošana. Es zināju, ka tie žeki viens otru sitīs. Un tie visrūdītākie un, teiksim, tā pacietīgākie, nevar izrunāt pēdējos vārdus, skatītāji nenožēlēja to, ka viņi palika līdz beigām. Jā, viņi bija tāda negaidīta un ļoti asa cīņa, zin kā. Neviens negribēja padoties, un paskaties, kā viņš izvairās uz zemes vienkārši no tiem sitieniem. Tas bija, jā. Protams, tur vienā brīdī, tagad jau viss, te jau viss apstādināja, jau neļauj. Viņš, protams, pacēla augšā un īkšķi parādīja, ka viņam viss ir ok. Un es Alekseju pēc cīņas parunāju, viņam saka, kā? Viņš saka, man ļoti patīk. Jā, es tā gribēju šitādi, viņš pateica, es tā gribēju tādu action, sen atkal nebija adrenalīna, jā. Un sanās tā, ka es arī pirms cīņas, ja viņi parunāju, saka, ok, kāds tev rezultāts apmierināt šeit cīņā? Viņš saka, es vispār nezinu. Viņš saka, es gribu paprovēt, un saka, tev tā kā doma ir vēl sisties. Viņš saka, ja man elkoņi neliks, nevis elkoņi, bet pleci neliks ārā, es sitīšu. Bet man jāspēj, tāpēc es šo cīņu pieņēmu, lai apsītos, vai pleci lec ārā, vai ne? Pēc sitieniem. Viņš saka, man agrāk lec, tāpēc es aizgāju prom, un tagad atgriezos, lai pasītos, vai nav kaut kas mainījies. Nē, viņi ir profiģi. Es jau pateikšu vēl vienu noslēpumu. Viņš taču bez kapas mauc. To nevajadzēja teikt. Bet vienkārši viņš to gribēja. Bet to atrunāja. Tur ir tāds, viņš nevar ielikt mutē kapi, jo viņš uzreiz vembi, viņš nevar pat nekādu, vispat mazāko. Bet viņš teica, ka tagad viņš savedīšot sev kārtībā, jo viņš uzzināja, no kā tas ir, jo tā problēma bija arī man. Mēs noķeram vēderu tiem, kam baigi daudz deguns laust, kas nevar elpot caur degunu. Mēs pat guļot noķeram tādu vīrusu vēderā. Un viņš taisa mums to sviestu, kad mēs no rīta, kad pamostamies, kad ir slikta duša, rauj uz vēmiem. Tas ir tas, ka mēs noķeram to vīrusu. Un viņš nekad nebija mēģinājis to pārbaudīt. Viņš aizies to tagad paskatīties, jo man ir tieši tāda pati problēma vienam no maniem džekiem, ko es trenēju. Un viņš tagad arī tieši aizgāja, un viņam pateica tieši, ka viņam ir tas vīrus, viņam būs antibiotiku kurs jāizdara. Tas nav, tas antibiotiku kurs baigi nepalīdz. Tas ir visiem cīkstoņiem, es saku. Ja ir jātaisa operācija, es arī visu laiku gribu savākties un uztaisīt laika, vienkārši nav. Jo viņš var atgriezties pēc kaut kāda laika, jo tu tāpat tās elpo caur to muti, jo degunā mums tomēr ir tās poras, kas apstādina visādus sliktās lietas, kas iet. Piedod, kas man neinteresē galīgi. Nē, es vienkārši pastāstu, lai cilvēki nākotnē zinātu. Jā, tā ir baigi kaut kā tāda zinātniskā doktora tēma aizgāja. Es domāju, ka mums šajā studijā visiem ir lausa deguna pat vairāk kā viena reize. Ļoti daudziem ir tās, un tīpaši uz vecāku paliek tā vemšanas, ķipa, ka tev rauj no refleks. Jā, refleks tāds. Tāds getiņš ir pagājis. Izskatās, ka šogad zem klājas debesis vairs getiņš nebūs. Sezona bija gara, vairākās pilsētās, Ventspils, Ķeka. Viņai vienkārši gribu iedot respektu Geto Fightam. Tu arī sāki? Es sāku Geto Fightā. Vienmēr biju ļoti uztraucies tur.
Tā arī nedabūju Ghetto Fight jostu. Kaut vai 2 reizes, laikam, par viņu cīnīju. Vai kaut kā es neatceros cik, bet nedabūju. Un Manuels ir super malcis, jo viņš tiešām ar visiem spēkiem mēģina palīdzēt, kā viņš var palīdzēt tiem jauniešiem. Ja? Tik daudz, cik viņš var reāli. Viņš veltīja to savu dzīvi, viņš tam velta. Viņa visa dzīve ir. Jā, viņš velta. Cik viņš daudz... Pateikšu, es ļoti ceru, ka tev būs ģimene un būs sieva un bērni, bet es redzu, kāpēc viņu tev nav. Nav laika. Jā, tāpēc, ka tev nav laika, ka tev ir tie bērni, kas tev ir apkārt, tie ir tava sporta zāle, tavs viss tas Ghetto Fight, tas ir viss, kas ir tava lielā ģimene. Bet atrod laiciņu arī sev. Bet pasies, cik viņš daudz jaunieši ir novācis no, teiksim tā, no ielas. No sliktās lietas, kur būtu noteikti pēc tam būtu liels problēmas un ar atkarībām un visām pārējām, varbūt noziedzīgā ceļā. Kādu jau arī viņš norāva no tā, viņš parādīja citu ceļu, viņš parādīja, ka sports tā ir alternatīva. Tā ir vieta, kur tu vari izlikt savu enerģiju. Viņš palīdzējis ir arī, ne tikai sportiskajā, viņš to sportu dažiem ir devis kā vienkārši iespēju savu enerģiju izlikt, viņš atrod darbu. Viņš tiešām kā tēvs, viņš meklēja, bet es esmu par tādām lietām daudz redzējis un dzirdējis arī reģionos, piemēram, tāds Mareks Slavnovičs, viņš kaut ko līdzīgi, Vladimirs Slavnovičs, visā Latvijā tas pats Andrejs Maslovs, viņš tāpat, viņi visi šie treneri, arī tu reāli nodarbojies ar sociālajām lietām, jo ir tā, ka ne visi būs fighteri. Jā, protams. Bet caur šo sportu vai caur vispār šo sportu kustību tu vari iedot kaut kādu, iedot kontaktus, iedot pareizo domāšanu kaut kā. Zini kā, es reku tagad Džeki gribu, lai man paraksta Daņiks cimdus. Un zini, kāpēc es gribu, lai paraksta cimdus? Ne visi varbūt būs UFC čempioni, bet tas parāda to, cik tu vari caur sportu kļūt spēcīgāks un aiziet biznesā vai pacelt. Tev viss pārējais, jo nav jau galvenais būt josti UFC. Kādus tu panākumus sasniedz citos veidos. Tā kā Daņiks sasniedz citā veidā, viņš iet un viņš tagad dara citu. Varbūt viņš būs izsitīs tālāk jaunus džekus, kur viņš būs blakus, un tie būs UFC josta. Un tas ir tāda pati viņa josta, kā viņu josta, jo viņš to būs izdarījis. Un to es gribu pateikt, kad vajag, tas sports dod mums, nav ar to, ka kaut kādreiz tu daboni iekšās vai kaut kas nesanāk. Viņš tev padara spēcīgāku pret dzīvi un pret visām citām lietām arī automātiski. Jā, mēs ļoti emocionāls runas. Bet paturpinot cīņas sporta tēmu, tagad bija Floyds Mayweathers aizvadīja kārtējo exhibition fight. Ko tu domā par šito visu? Es neskatos tās lietas. Es neskatos tās lietas. Pagaid, tas, ko tikko izlika? Jā, tagad viņš atkal to mafijas vecstāva mazdēlu ir atkal rubījās, ar ko viņš jau vienreiz rubījās, tad sākās skandāls. Tad bija interesanti arī tas, ka Floydam pēc kaut kādiem 2-3 raundiem nepatika tiesnesis. Viņš nomainīja tiesnesi. Līmenis, ko es varu pateikt. Bet zini, ko skatoties to, ko dara Floyds, man ir jautājumi par to. Tā kā es saprotu, ka viņš saņem lielu naudu par tiem fightiem, bet ja viņš būtu tik krūts biznesiem, kā viņš stāsta, tad viņš to nedarītu. Tā kā, McGregors jau nekaujās. Jā, viņam biznes ir viss kārtībā. Floyds iet, tā kā varbūt biznes viņam nav kārtībā. Nē, zini kā, viņam vienkārši patīk daudz tērēt. Arī nauda beidzās. McGregoram jau arī. Jā, bet viņam ir, zini kā, viss jau ir svarīgi, kā tu to biznesu uztaisi. Vai tev viņš visu laiku nes naudu. Zini kā, vai tu esi nopelnījis un tērē to naudu, vai tev ir tur, brands, vai tu esi tur viskijs, aliņš, tekilas, vienalga. Kaut kas ieguldījis, kas tev nes atpakaļ. Un tad jau tu, protams, bet ja tu vienkārši tērē un tev ir kaut vai miljards. Miljons vispār jau vairāk nekas mums tagad nav. Miljons tas ir tā, aiziet prom, zin kā, ļoti ātri. Iekrīt pilnībā. Miljards jau ir tā, ka to var notērēt vēsi. Pat 100 miljonus. Jā, tur visādās akcijās, un kas tev vienā brīdī nomauc nostur, visu laiku uzliec uz gamblu un dubultā. Gamblot vajag, bet dzīvē. Es ne tikai kazino gambloju, es arī dzīvē gambloju. Tas pasākums bija gambls, es vienkārši paņēju un izdevās. Un pasākums izdevās. Piekrīt. Jā, bet ne visi spēja izbaudīt viņu līdz galam, tāpēc, ka bija lūgumi. Mēs bijām
izredzēto... Strīmā redzēju. Strīms bija super, es pieļauju. Es neredzēju atkārtojumu, bet uz vietas tu jau izjūti pilnīgi savā. Tas tāpēc kā motocross. Tu vari skatīties, jā, baigi forši, bet tu uz vietas tu jūti to smaržu, tu jūti tās skaņas, tās vibrācijas. Te jau tu arī jūti to, ka visi kopā, visi tur rīvējās, tas skaļums, tu jūti katru sitienu. Tu dzirdi katru sitienu. Tu televizorā tu vari arī nedzirdēt, kā kāds iekums tās. Jo tā ir, kad tu tās skaņas, tu pilnīgi, jo to cilvēks, tas, kas skatās uz vietu, viņš izjūt to. Tāpēc jau iet uz cilvēku uz vietu skatīties, lai tās emocijas aizgūtu. Jo viņš saprot, iekāpt ringā, ne visi to var. Diemžēl nevar visi. Mēs no malas visi varam runāt, vajag darīt tā, vajag darīt šitā, es tur būtu, tad es darītu šitā, bet tu tur neesi un iespējams nekad arī nebūs, jo iekāpt ringā tā ir tomēr liela uzdrīkstēšanās, apzinoties to, ka tev sitīs, tev sāpēs, un uz tevi skatīsies, tev var aprunāt, tev ir tik daudz, tik daudz triggeri priekš cilvēku, kurš mūsdienu sevišķi. Viņš to nevar atļauties. Kā Zuds man likas teica tie divānā pirdēji. Zin kā, es gribēju teikt tā, ka vienkārši pamēģināt un nostāvot kaut vai vienu raundu sparingu. Vienkārši ar kādu daudz maz. Nē, bet lai nostāv. Un tad sapratīs, cik ir grūti tas tev nav. Es domāju, ka ļoti daudz arī tie komentētāji ir, kas ir kaut kādas treniņas aizvadījuši. Jo ringā iekāpt cīņā, tas ir pilnīgi savādāk. Adrenalīns. Tev apkārt stress, bailes, viss kaut kāds kā kopā, viss tas galvā. Reku, tu dabūji pa muti treniņā. Es dabūju. Tev nebija tāds uzdevums tur vinnēt iespējams. Bet... cīņā tu ej tikai ar vienu domu uzvarēt. Un tev tur aprunā, tev skatās, jo tas galvenais, kas ir galvenais spiediens, tas ir tie skatītāji. Kur tev aprunā, kur tev uzliek, vai viņi tev atbalsta, viņi saka, tu nevari zaudēt, Kaspar. Tu nenāc mājās, ja tu zaudēsi. Tu esi to droši vien izjūtis visvairāk no mums. Kāda ir tā sajūta? Kā tu tiec ar stresu galā, ka tev piezvan, Daņik, tu nevari zaudēt? Es pirmkārt ceru, tas ir slikti, ka tā saka, man ļoti nepatīk, bet es netik labi tiku ar to stresu, jo es jūtu nenormālo agresiju, kad es gāju uz cīņā un cīņas dienā. Tā kā man nebija, ir jābūt brīvam, ja tu gribi labi kauties. A man bija tā, ka es viņu daudzīšanos un šitā. Un tas nelīdz galā pareizi, bet tas ir tā, ka tādā veidā es tiku galā varbūt ar to stresu. Tā kā es sevi no stresu uz agresiju pārliku, lai vismaz nebūtu tik liels uztraukums. Un vienmēr, kad kāvos, godīgi, pieņemsim, kad kāvos MMA, bija lielāks stress nekā bernakli. Paskaidrošu, kāpēc. Gāju MMA, tur ir karjera. Es saprotu, ja es kaut ko zaudēju, tā kā mani karjera uz 5 soļiem iet atpakaļ. Katrs zaudējums ir 5 soļi atpakaļ. Katra vins nevienmēr 2 pat ir uz 5. Citreiz pat nav solis. Citreiz pat nav solis. Tā kā tas ir tas baigis skarbs sporta veids. Un tur bija vienmēr baili, jo es zināju, ka katra uzvara ir tik svarīga. Katrs profesionāls cīņa ir tikpat svarīga kā iepriekšēji. Tur katru reizi tu saki, tā ir mana galvenā, bet tev katra cīņa ir galvenā. Tā kā, un tas bija tas, kas man nepatika. Jo kad es cīnījos Bernaklā, zini, es tur biju gatavs mirt. Tā ir cita lieta. Tur to atnāc. Tas ir jūtas, kurus tu tur izjūti pirms fighta, tā enerģetika. Tā kā tas, kas ir notiek Topdogā, tas ir x10 no tā, kas notika pie manis. Tā kā jūs varat iedomāties, kas tur ir. Jo es tur biju ar Hasanu Mižīvu un Zauru. Zaurs pēc tā teica, es vairs nekādu Bernākli negribu savā dzīvē, viņš pateica. Un pat Hasans bija saka, pat man baili palika. Tā kā no tas, kas tur notiek. Pat Hasanam iedomājās. Iespējams, viens no bīstamākajiem čaļiem valstī, teiksim, spēka ziņā, jo tas čalis ir mega jaudīgs. Sveiciens Hasanam, zinu, ka viņš skatās. Savā laikā viņš man arī nogāz pirms 11 gadiem. Viņš man tā nometa, ka es 2 gadus muguru nevarēju sadakterēt. Kāpēc sākumā dzīvoja zem viņa, kad sāka trenēties kopā? Tāda laika ir bijuši, un Hasan bija prieks satikt. Viņš man pirmais, kas sagaidīja ienākot to pasākumā, izlikt to man. Patīkami, vai? Jā, viņš man saka, tev melnās, kā čomaks. Es uzreiz jūtos pagodināts. Es saku, tev jānomaina, ir tā vienīgais. Es saku, man jau nekas, es nezināju, ko nozīmē melns un cits. Man vienalga bija patīkami, ka man uzaicināja, tas vienmēr ir patīkami. Un es
nejūtu nekādu atšķirību. Jo es biju perfektā vietā, kā jau minēju, pie paša būra. Visus dzirdēju, visus satiku, ar visiem parunāju, ar kuriem es varēju. Jo man garām nevarēja paiet neviens, jo viss gāja gar mani. Man bija perfekta vieta tādā ziņā. Bet par to stresu runājot, es pat to izjūtu pēdējo reizi, jo man cilvēki Latvijā tik daudz nepazina kā jūs, kad es atbraucu atpakaļ. Un, kad es braucu uz Eiropas čempionātu jiu-jitsu un nevienam neteicu, tu nevari iedomāties, kāds man bija. Es zināju, ka es esmu treneris, un ja es tur zaudēšu, ja es nenostāšos uz piedestālu, es braucu uz turiem, man bija tāds iekšā stress, kas atkal bija jāsavāc sevi, ka noteikti taču runās. Un tu nevari iedomāties, ka bija, kad paņēma to zeltu, kā es izpūtu, bļāviens. Vai mēs drīkstam pārunāt nedaudz par tavu trenēšanai? Jā. Mēs varam? Davai, skaties. Man liekas, ka tu uztaisīsi vislabāko džimu Latvijā, MMA, objektīvi. Centos to. Un es uzskatu, ka tev ir tāds centrs, kur var tagad tā kā vākt čūkus, lai trenēties profesionāli. Bet es domāju, ka vienkārši tev nevajag būt galvenā, tev vajag vairāk treneris iekšā. Es jau arī tagad velku iekšā ar katru brīdi vēl. Man ir idejas, ko vēl to piedāvāt, jo es esmu vienmēr esmu teicis, ka tāpēc jebkuram cīkstonim ir komanda. Tu viens nevari, bļāviens. Tāpēc es tagad cenšos arī katru reizi, kad kaut kur eju, pavilkt kādu līdzi treneru, kas man ir, jo tu pat esi, kad pie būra vai vienalga, tu neredzi visu. Jo tu esi tieši tādā pašā adrenalīnā un vēl kaut ko. Un tu vari tikpat daudz kļūdas viņam ieteikt pa brīžam. Un tad ir otrs, kas tev tanī brīdī, nē, šitain te tomēr tā, zin kā. Tāpēc es tādā ziņā uz šito es to visu laiku esmu vilcis visiem un centies arī to savā laikā maslo un gribēju ar viņu kopā. Lai aiziet, jo ir jāstrādā kopā, mēs neesam tik liela valsts. Tieši tā. Tu saki visu ļoti pareizi. Jā, liela valsts, un es visu laiku cenšos. Mani džeki iet pie zvirbuļa, jo labāks variants kā takedowns un visu pārējos kā no brīvās cīņas dabūt nav. Un tāpēc man nav problēmas, lai viņi iet, jo viņi progresē tikai. Iedomājies, cik būtu krūti, ja varētu vienā vietā savu labu jiu-jitsu, labu wrestlingu, labu muay thai, labu boksu, vēl crossfitu priekš fighteri. Mums ir, tas ir bišku pietrūkst laikam mums tās mentalitātes. Mēs pa brīžam, kas man tagad, ja tu esi pateicis, man tas bieži vien nepatīk, kad cilvēki kaut ko aiz muguras saka. Vienmēr. Jā, jo viņi baidās teikt sejā. Latvijā bēviens. Ja runājam, tad runājam taisni. Ja tev kaut kas nepatīk, pasaki. Man nepatīk. Jā, es esmu tas cilvēks, kas vienmēr uzklausa viedokļus. Kas tev nepatīk? Man nekas nepatīk. Kā īsti latvietis, man nekas nepatīk. Bet es uzklausu viedokļus. Man katru reizi, pēc katrām cīņām, man kāds pienāk klāt un pasaka. Man ir ļoti labs Iļa, kuram ir brālis bēviens, otrais Dans, arī Kruts bēviens, vispār, kas pasaka man pa cīņu kaut ko, kur es kaut ko neesmu pamanījis. Es vienmēr uzklausu. Tāpēc, kad es saku, es esmu tieši tādā pašā adrenalīnā tur blakus, un ir jābūt vēl. Zini, kas nepietiek līdera. Jā. Kurš to varēs visu savā. Un tagad man ir doma, varbūt man to sanāks izdarīt. Varbūt. Ar kopējiem spēkiem es gribētu izdarīt kaut ko tiešām spēcīgu. Jo mēs neesam sūdīgāki. Kāpēc mēs nevaram uztaisīt tādus pašus, kur čiši brauc All-Stars, kuri sabrauc? Mums ir, kas sabrauc visi, piemēram, Baltijas cīkstoņi, tie paši Ukraiņu čomi vai vēl kaut kur. Lietuviešus varu tik daudz spēcīgus lietuviešus atvest un tādus kempus. Bet ir viena problēma. Mums nav naudas. Lai to visu izdarītu, vajag naudu. Vienkārši es zinu, ka mana faišo skatījās, es nezinu, cik miljonāri, tikai kurus es pazīstu, kaut kur 5. Nevis pat vienkārši miljonāri, bet multi, kādam ir 100. Es tev varu pielikt vēl kādus, kurus es pazīstu. Un skaties, Žeki, ja skaties šo interviju, jums patīk mūsu dvižuhu un tā tālāk, tā kā Bazara 0 ir mans brands. Es gribu viņu bīdīt pasaulē augšā un celt ar to sportistus, un tā kā Bazara 0 ir piesaistīs pie fighting sporta, paļubomu līdz galam. Bet tas nav biznes, Esmu tik lielos mīnusos ar Bazara 0, ka jūs pat nevarat iedomāties, Bet es to mīlu. Un tā kā, ja jūs gribat tiešām, attīstīt sportu, es uzskatu, ka es zinu, kā var attīstīt sportu. Es reāli zinu, kā var attīstīt MMA. Protams. Bet priekš tā mums vajag labu bāzi, mums vajag finansējumu, lai mēs varam aicināt labus sportistus, un mēs varam maksāt algas super labiem treneriem. Es tādus pazīstu, es visus. Tā kā, ja runāt par kontaktiem, man ir visi kontakti.
Bet, mums vienmēr ir vieta atvērts durvis bēviens. Es tās zāles attīstīšu un attīstīšu tā arī turpināšu attīstīt tālāk, jo tas ir tā kā Daņiks saka, tas arī ir mans fans un hobijs, kas pārtapis tagad. Ja kāds domā, ka ar to var nopelnīt, nevar nopelnīt, ja tu pats tur strādā. Tu direktors nevari būt, jo savādāk tu neko nenopelnīs. Visi visu aizlaidīs pakaļā, viss būs netīrs, viss būs drausmīgi. Es cenšos, ja jūs zinat, kā es tīru, mani džeki tīri visas zāles, visu pārējo, lai mums būtu patīkam tiem džekiem atnākt un tur trenēt. Tāpēc tai attieksmei arī jābūt jau iemācītai jau no bērnības iekšā. Tas 100%. Ir tas, jā. Zinu, kā par to domāju, turpināsim varbūt pēc tam jau ne tiešraidē, bet tā ir labi saruna. Jā, tieši tā. Več, es negribēju iejaukties jūsu sarunā. Es kā īsts latviets vienmēr varētu kaut ko sliktu pateikt, bet nav pat ko pateikt, jo tā ir realitāte. Jo Latvijā mēs visu laiku, ja mēs redzam, ka kāds dara, значит, uzreiz jānoliek viņš. Mums jāpasaka viņi patiesā, teiksim tā, kaut ko slikts, jo neviens nedara neko ar labu mērķi, ar labu tā Latvijas, diemžēl, lielākā daļa uzskata, tāda sajūta ir pārņēmusi. Vienīgā reize, tad, kad mēs bijām vienoti kopā, tas bija sākot 89. gadu, kad mēs bijām apspiesti, kad mēs bijām, tad, kad mums vajadzēja Baltijas ceļā stāties un visai pārējā cīnīties par Latvijas neatkarību, tad mēs kaut kādā veidā mēs spējām būt tādi, kādi mēs neesam. Un tā bija, man liekas, izcilākā reize, tāpēc, ka mēs latvieši, protams, neprotam dzīvot neatkarīgi. Mēs vienmēr esam bijuši vēsturiski nospiesti, un tāpēc mēs, teiksim tā, ja mums dod brīvu varu, mēs neko paši neprotam darīt. Kā domā, to var izmainīt? Var? Jā, kaut kāds pārņems mums. Nē, var izmainīt. Tā kā, manuprāt, Latvijai jāparādās tādam līderim, kurš var to izmainīt. Es domāju, ka ne līderim tikai te ir jāmainās paudzēm. Te ir jāmainās paudzēm. Es uzskatu, ka tie cilvēki, kas ir es pateikšu savu viedokli. Tie jaunieši, tie cilvēki, kas ir, pateicoties vecākiem, emigrējuši dzīvot citā valstī, bet viņiem ir paturēt šīs patriotiskās sajūtas ģimenē. Viņi izmācoties tur, viņiem ir pilnīgi cita mentalitāte. Atgriežoties viņi šeit var daudz ko mainīt un pielāgoties tam, ko viņi iegūši tur. Manuprāt, tas ir viens no veidiem. Nesaku, ka no vietēji iekšējās virtuves nevar arī to izdarīt. Es domāju, ka tur būtu vienkāršāk. Mums jau ir piemērs, kurš ir atnākuši no citām, kā mūsu bijušais premjeras, kurš saka, ka naudas ir vairāk nekā prezidents, kurš saka, ka nesenēs... Kur ir no citas virtuves un neko nav izmainījuši. Un viņi, diemžēl, bet viņi ir vecā paudze. Bet ja mēs skatāmies, ko atvainu, ka tev pārtrauc, ja mēs esam pamanījuši, visi džeki jūs man piekritīsiet, sports vieno latviešus. Hokejs, basketbols. Tā vienalga, kurš sportais. Briedis, atceries, ko Briedis, tas pats, viss vieno. Un tagad, kad sāk griezt sportam nost visu, tas man tā... Ir tā, kā griež? Jā, ārprātīgi. Šobrīd ir, lai tu saprastu, ko dara mūsu kliķi. Viņi iedala prioritāros un neprioritāros. Kaut gan visu laiku, jo tas jau bija tika darīts, tikai bišķi mazākā mērā bija olimpiskais, neolimpiskais, kas man likās arī neloģiski. Kāpēc tu izcēli neolimpiskos tik slikti un olimpiskie tik labi? Tā nevarētu būt. Es par to tēmu varētu daudz un dikti runāt, bet Daņik, tev ir kaut kāds komentārs. Es gribēju pateikt, ka es vispār nezinu neko par politiku, jo es nesekoju, vispār, tā kā zero, bet kurš ir atbildīgs par to? Konkrēts ir cilvēks. Izglītības zinātnes ministrija, sporta komiteja. Man ir interesanti. Tā ir valdība, bet izglītības. Kā apakšā ir valdība, tur ir saima un tā. Respektīvi, to atbild ļoti daudz cilvēku. Izglītības ministri. Bet Paļboma jau ir galvenais, kurš nolēma. Izglītības ministri. Bet apakšā vēl, lai aiziet pat līdz turienei, ir vēl tik daudz, kas sēž. Tur nav tā, ka tikai bet principā jā. Mēs esam to visu laiku Daņiku cēluši augšā. Ir izpildu vara. Viņi dara. Viņi reāli dara. Es ir vēl ko pateikt. Pasaki. Skatieties, es tiešām gribētu attīstīt sportu, cik es varētu. Tagad, dēļ tā, ka man ir cilvēki, kur man heito un kur ir... uzskata mani par savu pretinieku. Es uztaisīju eventu, un man kāds pateica, ka uz maniem uzrakstīja 28 zajavas. Es zinu, kurš cilvēks to izdarīja. Tas ir viens cilvēks, kas to izdarīja. 28. Visdrīzāk viņam jau ir sagatavoti. Jo viņš raksta viņus uz visiem. Viens cilvēks. Varbūt viņš to rakstīja no dažādiem vārdiem, bet to izdarīja viens cilvēks. Es zinu viņu vārdu un uzvārdu. Un es domāju, ka jūs arī izdarījāt. Es nezinu, kas uzrakstīja. Sapratu, jā. Kurš tas ir? Gribēs pateikt. Bet
tas ir no sporta aprindām? Nē, tas ir viens loks, piedod. Labi, mēs nepaņemam šoreiz. Tā tas arī ir. Tāpēc ir ļoti daudz, kas neiziet un paliek visos tādīs sporta komitejas krēslos un vispārējais, kur sēž cilvēki, kuriem nav vispār nekādas saistības ar sportu, kuri viens dzīvē varbūt labākajā gadījumā ir aizgājuši skolā uz fizkultūru. To jau būtu jāsaka. Man ir jautājums. No. Nevis jautājums, ko es gribu pateikt. Nu, pasaki. Es negribu, lai, piemēram, varbūt kāds mani personīgi darīt. Visņonuga redz, kā kaut kādu sliktu piemēru, ka es daru tur pereboru un tā tālāk. Es uzskatu, ka es nedaru pereboru, es biju staigājis uz robežu starp pereboru un kaut ko normālu. Es nepargāju robežu, kas ir perebors. Un vienkārši, man tagad visu laiku uz policiju sauc ārā, ja man nav problēma. Es tā kā ar viņiem atnāku normāli parunāju, viņi pasaka paldies, tā kā lūdzu tur, lai šitā. Es saku, protams, tā kā esmu adekvāts cilvēks, es neko negribu. Es nevienu negribu konfliktēt. Man nekas tas nav, es gribu tikai respektu sev, un es došu tādu pašu respektu atpakaļ. Un, tā kā, kāpēc, es nezinu, karoči, ja kas, tur, cik mums skatītāji ir šobrīd? 77. 77, ok. Karoči, ko es gribēju pateikt, kad, ja piemēram, Latvijas valdība tur reāli, tur komentē. Televīzijā noskatās mums vairāk nekā te. Vienkārši, ja viņi grib... Daudz. Ja viņi grib attīstīt, tā kā te ir cilvēki, kuri māk to darīt, reāli. Tā kā mācies, tu pat rekords šis cilvēks, viņam ir superkrūts džims, labākais Latvijas džims. Es zinu, teiksim, no strateģijas viedokļa, kādus lēmumus vajag pieņemt, lai tu esi veiksmīgs cīkstons. Es tiešām uzskatu, ka es zinu, ko vajag darīt. Ja? Neskaitot to, ka disciplīna un bezgalīgās treniņi, tas ir vienkārši skaidrs, tas ir visiem vajag. Ja? Un kā mēs esam gatavi, vienkārši vajag, lai mums ir kaut kādi piedāvājumi, jo mēs jau nevaram paši, tu pats visu velku, es visu pats velku. Man palīdz mani draugi, bet kā mēs varam attīstīt, tad vai sastrādāt. Sports jau nav viens sporta veids, un sports nav viena, teiksim, viena kultūra, viena, teiksim, tā vecuma grupa un tā tālāk. Tur ir ļoti daudz, kas, un, diemžēl, neteiksim mēs, bet, teiksim, tā vadošā kliķa, viņa nespēja atšķirt, viņa nesaprot, viņa, manuprāt, nesaprot, un viņu tā izpausme, kā lietas, pirmkārt, mums ir teiksim, kontrolējušās organizācijas, kā Latvijas Olimpiskā komiteja, kā Latvijas Sporta federācija padomu, kur es tiešām līdz galam tās organizācijas nesaprotu, jo, manuprāt, viņas ne īsti pilda savu. Latvijas Sporta federācija padomē ir jāsako līdzi, ko dara federācijas. Federācijas, kādai ir lielāks finansējums, kādai ir mazāks finansējums, un tad viņas katru izskatās, jo tā kā viņas radās tās federācijas, tas jau arī dažas liekas ļoti smieklīgi, ne no kurienes kāds izdomā, tāds daņiks iztuko. Man būs Bērnākla federācija. Bērnākla, piemēram, federācija. Kaut kā tas ir zem boks, piemēram, pasaulē viņš ir zem boks, bet mums vēl tik tālu nav sapratuši. Kamēr mūsē sapratīs, jau boks būs izņemts no olimpiskajām spēlēm. Tur dai graļas, kā saka. Tur jā, bet realitātē izdomās, piemēram, Gamble uztaisīs federāciju. Kāpēc ne? Un varbūt vēlāk tas būs sporta veids, jo kāds var izdarīt. Es domāju, ka Latvijā daudz ko var izdarīt. Negribat pamēģināt? Latvijā ir, kas ir pats interesantākais. Ja Latvijā ir pasaulē visur, piemēram, atceries mums bija tas 5-5 tās cīņas, kas īsti nav sports. Visā pasaulē, pat Krievijā, kur to organizēja, viņi nevar uztaisīt tādas cīņas. Tu taču Latvijā taisīji. Jā, tāpēc es saku, Latvijā varēja uztaisīt, tāpēc, ka mums nav nekāda kontrolēšu, un tas ir, mēs tikai par cīņu sportu mēs tagad runājam. Es pat negribu runāt par citiem sportiem. Galvenais tagad par daudz nesurunāt, lai mums nesāk krūcīt. Tā kā all respect visai valdībai, mēs negribam ar jums strīdēties un tā tālāk, mēs gribam būt draugi. Es gribu būt draugs, galvenai, ka visi grib būt draugi. Vienkārši mēs gribam palīdzēt. Jā, tieši tā. Mēs gribam sadarboties vai gribam mums sadarboties. Tas ir labs jautājums. Tas ir viņu izvēle. Bet mēs esam atverti, nosauksim to tā. Mēs negribam, mēs esam atverti. Tieši tā. Tu smuki izgāji no situācijas. Mēs parasti kaut kā uz to robežu, kā ir, nekas jau nemainās. Viņi mūsu pārraid, es domāju, viņi paskatās, ko viņi tur bļūda. Tas nav pareizi. Ko viņi tur bļūda? Viņam nav taisnība, diemžēl. Es viņus neko sliktu, no disrespect, bet viņam nav taisnība. Protams, viņam nav taisnība. Viņa nezin kuhņu iznutri. Viņa nezin, saprot, tur tā lieta cīņas sportā. Mēs šeit problēmas ļoti daudz redzam cīņas sportā, un mēs ļoti daudz redzam. Bet, ja mēs apsītos kopumā sporta virtuvē, tad tās problēmas dubultotos, ja ne 10kāršotos. Jo, un tur tā lieta, ka
ne jau tā, ka viņi nezinātu vai nesaprastu. Viņi, manuprāt, no malas izskatās, ka viņi negrib saprast. Jo kam ir izdevīgi risināt lietas? Ja jārisina lietas, jāieguld nauda. Nauda. Kādam jāņem nost, kur negribās, kur jau kāds savējais sēž, lai nepaņemtu. Kā parasti. Kā normālajā biznesā. Bet tā ir. Pagaid, no valsts, visa pasaule tā ir sistēma. Un tur ir stūbi to teikt, ne, ja? Pasaule kontrolē Facebook, Google, tā kā Facebook tas ir izturēts. Viņi kontrolē pasauli, tas ir fakts. Tagad jūs zināt, ka Pavilo Durovo savāc Francijā, kurš Telegram uztaisīja. Jā, zinu, jā. Tikai tāpēc, ka viņi nevarēja viņu nokontrolēt. Tā kā čuvoks neko slikti nedarīja. Viņš attīstīja savu sociālo mediju, bet tikai tāpēc, ka viņš bija ārā no sistēmas. Kuru nevar kontrolēt, Un jebkuru, kurš gribēs iet ārā no sistēmas, visus... Ar viņu jau izgāja uz kā sarunu, bet viņš jau tik ļoti arī vairs to droši nevarēja vairs ietekmēt, jo viņš veidoja šo tīklu kā visiem viegli pieejamu, un līdz ar to tas tā kā vien brīdi pat runāja par kriptovalodas ieviešanu valstiskajā līmenī, un tad pateica, nē, banojam, jo tur arī valstīs varētu būt, jo ir valstis, kur ir kā privātais biznes. Diemžēl. Ir valstis, kurās, teiksim, vadošie kliķes izmanto kā privāto biznesu. Nesaukšu, respektīvi ar valsts līdzekļiem rīkojas kā ar saviem. Tāds ir vairākas valstis. Nesauksim, mēs gan ka liela daļa arī saprota, par ko es tā kā domāju, bet tā mēdījos raksta un gudri cilvēki saka, lai mums nepiečakarētos tagad. Mēs jau tam nesaucam sev pa gudriem vai kā. Mēs vienkārši novērojam. Labi, baigi tālu aizgājām no politikā, kā negrib, tas tā viņi iesūta iekšā. Mēs varam pasīties Latvijas policija, ir respekts jums visiem. Bet mēs varam pasīties, es kamēr jums runāju, pasās šitā tad viena meitene, kas ir pieaugušajā filmējās, viņa nevar saprast, kāpēc Džeka ar viņu negrib iet uz randiņiem. Ir kaut kāda viedokļa, kāpēc? Tāpēc, es vienkārši pa ceļam skatījos, kamēr mēs runājam par politiku, es vienkārši ir atbildi vai nav? Viņa pati nezin to atbildi, varbūt mums ir atbildi, ko mēs viņam var ieteikt. Tāpēc, ka viņa ir pārāk populāra eskortniece. Tu domā, ka viņa ir eskortniece arī? Kas viņa ir? Nē, viņa ir pornoaktrise. Tas viss ir tas pats. Domā? Kāda starpība? Viņai neviens nemaksā, maksā gan. Tas ir vienkārši, tas ir viss tas pats. Neviens vajag negrib. Vai būtu populāra zvaigzne tev blakus. Viņa pārdevās dēmona par naudu, es tā to nosaukšu. Jā, tas viss. Labi. Ja viņi no tā kaifo, tad ok. Es domāju, ka... Nē, bet ir tādas, kuras kaifo, ir kuras tādas, es jau pazīstu tādas, kā viņi ļoti daudz. Nopietni? Protams. Un ir kas nekaifo no tā visa? Ir kas kaifo, kur ir morāļnīgs, un tāpēc pieņemsim tās, kuras kaifo, viņas paceļas ļoti augstu. Tā kā viņi nopelna nerēku pici, jā? Viņi dara darbu, kas viņai patīk. Jā. Ir tāda, kurām nepatīk, un tad viņas vienkārši sāk žostka lietot, un viņiem slikti viss beidzās. Jo viņi to dara dēļ naudas, nevis dēļ tā, ka viņiem tas patīk. Tā kā tas ir principā piespiedu kārtā strādā, lai nopelnītu, bet tas darbs nenes morālo kaifu. Jā. Man starp citu arī tā bija. Ar to, ko es daru. Ar streamingu un ar šito. Nē, vienkārši man tā bija, ka es to darīju, jo tas jau palika par manu darbu, teiksim tā, un es ienīdu to, un es dzīvoju depresijās, nodzīvoju kaut kādu 7 mēnešus žostkā depresijās, tā kā es kaut ko darīju, bet man tas nepatika. Bet kā tik galā to? Es biju, aizbraucu uz Ukrainu pie saviem draugiem, tur nodzīvoju kādu laiciņu, mēnesi. Atbraucu atpakaļ un pēkšņi man iešķirīja iekšā, vajag taisīt fight show. Viss aiziet, no šodienas es taisu fight show. Pusotru mēnesi uztaisīju fight show un es nereāli nokaifoju no tā. Tā arī tiku galā. Zini, kā ir, Daņika, es esmu ļoti daudz, kam savā dzīvē izgājis cauri. Viss ir atkarīgs, kādi tev apkārt cilvēki. 100%. Un tas ir es ļoti daudz esmu cilvēkus savā dzīvē atsijājis, tuvus, tālus, lai vienkārši tie, kas man bojāja, un kas, lai tev dzīve izdotos un viss, lai tev sāktu atkal lēnām iet un radītos prieks no tā, bija baigi daudz, kas jāupurē, gan sevī, gan arī apkārt. Tā kā tas ir ļoti normāli, un es pilnībā tev piekrītu, ka vajag, un to mēs skatīsimies, jo tie tarakāņi jau būs vienmēr, kas bojā dzīvi, zin kā. Cilvēks viens raksta, Ronis Ro, viņš saka vienīgi fakti.
Es nezinu, par ko mēs runājam. Jā, par to, ko mēs runājam. Nevienu sliktu, vēlreiz, es tiešām negribu nekādus konfliktus, nevienu jūtas negribu aiztikt vai kaut tāda, man tas neinteresē. Vienkārši man patīk pateikt savu viedokli tur, kur esmu pārliecināts savā viedoklī, un esmu gatavs diskusēt par to, un esmu gatavs, tā kā, es tev nesaku, ka man ir 100% taisnība, es saku savu viedokli. Tas ir tavs viedoklis, tā kā mūsu viedoklis, mēs arī izsakam savu viedokli, viņš nav pareizs vai nepareizs, tas ir konkrēti cilvēka viedoklis, ar kuru mēs padalāmies. Tu vari viņu uzklausīt, tu viņu vari ignorēt. Pieņemt, nepieņemt. Bet Ričards Uzos saka, Daņiks ir the best. Viņam ir viss kārtībā, viņš pieņem tā viedokli. Ričī, turies, brālīt, Ričī, ja kaut ko vajag dot ziņu. Bet Ričard, es arī vienu no streamiem redzēju, ko Ričards Bolotņiks, laika Ričards Uzos grib par Bolotņiku savukārt, bet abi divi ir pēc klaus. Tā kā viņš teica tā, viņam uzdeva jautājumu, vai tu piedalītos vēl vienā Bazara 0 šajā pasākumā. Viņš saka, piedalīšos šitajā, piedalīšos citos, bet galvenais ir MMA, bet ja būs vēlreiz, sitīšos pa boksu, kickboksu, man ir galvenais, ja man cīņas nav pēc MMA, tad man vajadzīgs ir sev nodarbināt, un es gribu sisties visur, kur man piedāvā, un kur ir laba organizācija, un visticamāk kompliments arī tavai pasākumam. Paldies, brāli, paldies. Jā, no te komentāri ik pa laikam ir Daņiks ir super čalis, Madars tā saka, un tā tālāk. Kurš? Madars Vārna. Okay. Mēs neesam superčaļi, kas Gan jau. Jā, gan jau arī kādu mēs tie tikai klusē, tie, kas pa mums kaut ko labi saka. Bet varat arī pateikt, vienalga, ko rakstīt. Jā, jebkurš skatītājs, kurš varbūt tagad skatās caur sociālām platformām, varat uzdot jautājumus, jo Daņiks šobrīd ir atvērts uz jautājumiem. Mums ir palikuši tikai 5 minūtes, bet jūs droši varat uzdot jautājumu, kāpēc viņam ir cepuri ar tādu logo, ko tas nozīmē? Tā kā doma bija, ka tā ir Dreika logotips. Es ceru, ka tas reāli ir Dreika logotips. Kaut kas līdzīgs. Bet es to uztveru kā Dreika logotips. Vienkārši kaut kas stilīgs. Kepons maksāja 7 eiro. Bet klausies, tu esi dzirdējis par Dreika lāstu? Kas ir Dreika? Kā viņš patēja fanotu zaudēja? Jā, par ko viņš uzliek, par to viņš zaudē. Viņš tikai 17 reizes no 200 ar kapējkām, ko viņš ir uzlicis, ir 17 tikai viņš uzvarēja. Iedomājies, cik viņš ir bagāts. Iedomājies, cik viņš ir pakārs. Viņam ir vienalga. Saprot, viņam ir vienalga. Viņš ir pats pelnošākais reperis ASV un pasaulē visticamāk. Bet tur ir runa tikai par mūziku. Bet tu zini, cik viņš taisa no biznesa, mums ir baili iedomāties, cik. Summas jau, ja mēs tagad skatāmies, tās summas ir palikušas tik astronomiskas visur, agrāk, lai futbolā būtu tagad, piemēram, Ronaldo vai vēl kaut ko, 500 miljārdus, babāms, tādas summas, lai kaut kur kādreiz būtu, tad tev liekas, tas... Bet tu saproti, no kuriem tā nauda rodas? Protams. No kurienes? No krieviski tas saucas micenāti. Atbalstītāji. Ļoti bagāti cilvēki, kuriem patīk dvižuha, un viņi gatavi iedot dēļ tā, ka viņiem ir kaifā, jo viņi ir perebora daudz picis, un viņi nezinu, ko ar to darīt. Tad varbūt nopirkt emocijas un palīdziet jaunai paudzei, kāpēc ne? Džeki, ja es būšu tāds miljonārs kā jūs, es pacelšu tik daudz zvaigznes, ka jūs pat nevarat iedomāties. Kā Emirāti tagad to dara, un tā ir visus pasākums un visus vēl. Viņiem ir bezlimīta kartiņa. Viņi dara to, ko daudz sapņo. Jo menedžers skatās, mēs tu naudu neizcelsim tādu. Viņi nedomā. Viņiem nav kāda izdevīga. Viņi saliek to, kam ir jābūt. Kam realitātei, jo viņi nav tā, ka viņi nesaprot. Viņi nav tā kaut kāds kaprīzes, saliek tur Maiku Taisonu pret Muhamedu Ali atdzīvināt, piemēram. Ja viņi tur kaut kāds ar pilnīgi kosmos nenodarbojas. Jā, bet turpinās jautājumi. Uz šo jautājumu jau Daņiks atbildēja. Daņs jautā, vai mēs varam sagaidīt vēl vienu Bazara 0 kluba fight show? Jā, bet es nezinu kādu. 100 štukas kā minimums. Jā, būs. Es gribētu 100 štukas, jūs pagājuši, kāpēc? Tāpēc, ka, ja taisīt vēlreiz, tad tam ir jābūt daudz lielākam līmenim. Tāpēc, ja taisīt, tad tikai labāk. Sliktāk nedrīkst. Lai jūs saprastu, vienkārši vairāk jāmaksā sportistiem, kas ir lielākais budžets aiziet uz cikstoņiem. Viens Zelš arī prasa, cik tad aizgāja tajā budžetā. Tad to nedrīkst tā izteikt. Tas nav publiski pieejama informācija. Atnāks ar 100 štukām tev pastāstīs. Jā, tieši tā. Es parādīšu visus pierakstus, kuri pat nav man. Es nedēļšu, kuri ir
pieraksti. man nav to pieraksti. Es parādīšu, ja tu man iedosi 100 000. Bet mēs šeit runājam par eiro. 100 000 eiro. 100 000 eiro. Tas nevajag dināriem, te būs pamāc. Nē, vienkārši tā ir summa, ar kuru var uztaisīt krūtu pasākumu. Nevis tikai organizācija, es ne tikai par tā kā, lai ieliks super fighters. Un ja tu gribi ielikt super, tā kā, ja pie manīm nāks jebkurš super, tā kā, piemēram, pie manīm zāk Zaurs. Es jau kaut kad Zauram pateicu, Zaur, ja es kaut kad tikšu līdz tā, ka es organizēšu tev cīņu, es tev apsolu, ka es tev samaksāšu lielāku naudu, kurus tev jau kāds saņems. Jo es zinu, kāda ir Zaura honorāri. Es ienīstu cīņu sportu par to, ka viņš ir tik underpaid. Tā kā Zaurs ir numur 1 kickboksers, laikam, gandrīz vai of all time no Latvijas. Nu, lai, es nezinu, varbūt man nav taisnība, bet, bet noteikti viens no. Un zini kā, viņš vienkārši sev uztaisīja uz vārdu, un es zinu cilvēkus, kas viņam ir apkārt, un tāpēc viņš ir tāds krasavčiks, jo viņš saprata, ar kādiem cilvēkiem vajag kontaktēties, un tā tālāk. Un viņš pacelās tur, kur viņš ir. Lai varētu izdzīvot savādāk ar to naudu, ko maksā honorārus. Ja tu neesi kruts, tad tu neko nevari. Tagad ir patīkami to, ka nedaudz ir mainījušās Eiropas organizācijas dažas, kā KSF, kas pietiekami, KSW. Jā, KSW. Es vienkārši... Viņš viss savādāk saka, bet es esmu jau pieņēmis. KSW. Un tad tas pats Oktagons, ja skatāmies... Bet viņš runā par Čehu oktagonu. Zinu. Jo ir vēl Kazahu oktagons. Es zinu. Oktagons tur ir kaut vai daudz, un tās pat ir mazas summas, bet salīdzinot, lai jūs saprastu, cik ir mazas vispār summas, tās ir, salīdzinot, mēs varam teikt, ka normāls, Jā, nu šeit jautā Dainis, viņš prasa, viņš mina, ka Zaharovs un Čižovs cīnīsies vienā PFL turnīrā. Vai tā nav vēsturiska diena Latvijas MMA? Protams, tā ir vēsturiska. Tā ir vēsturiskā diena. Jo nevienā lielajā organizācijā 2 cīkstoņi vienā pasākumā nav līdz šim no Latvijas startējuši. Nekad. Tīpaši tāda līmeņa. Es runāju par lielajām. KSV nebija. Vienā brīdī bija plānots, ka Gluhovs par savu nepozicionēja kā Latvijas sports, bet, kad viņš pozicionēja, tad viņa bija vienlaicīgi paredzēta savā laikā ar Egli. Bet toreiz Egultāri tajā pasākumā mums ir visas iespējas, Džeki, visu izdarīt. Reku cīnamies, KSW jau seni piedāvājas Madaram, ja būs vairāk cīkstoņi tur, tad viņi pat ir gatavi uzrīkot to pasākumu Latvijā. To viņi man arī teica, kad es tu parakstīju viņam kontraktu, bet, diemžēl, es neizgāju. Bet kas tev notika? Es varu pastāstīt. Es parakstīju kontraktu. Man bija operācija uz ģisnā, kā saka. Uz smaganām. Jo es gribēju ielikt zobu. Man uztaisīja ļoti smagu operāciju, pārlika, pieaudzināja kaulu. Un man tikai bija jau iekaisums, es jūtu, ka man vajadzēja, jau pagāja pusgads, kad man uztaisīja operāciju. Un iekaisums nepazūd. Es jūtu, ka asins iet un tā. Un man vajadzēja braukt es saslimu vēl stipri, un man vajag lidot uz Taizemi. Jo es biju plānojis, es lidoju uz Taizemi, taisu 3 mēnešu kempu un eju rūbīties. Tagad jūs ar Čīžu aizlidojat, un domāju, un braucu un eju rūbīties ar ko gribu. Un man tā smagana. Es rakstu daktaram, ko dara. Viņš saka, dēļ sevis. Kā es gribēju gāzēt, es aizraku savu karjeru tajā brīdī. Tā kā es biju gatavs vēl aiziet uz to KSW. Es aizbraucu uz kempu, un es negribēju atcelt kempu vēl uz 10 dienām. Es teicu, visas nevaru, es eju trenēties, tā kā es darīšu healthy lifestyle, un tā kā man viss paies tāpat. Un tad jūs tur, gan viņš noķēra, tu tur noķēri. Es aizbraucu, un vienkārši man vienus antibiotikas izdzēra, man iedod daktari, nepalīdz. Otrs, tā kā es sev imūnsistēmu pilnībā iznīcināju. Aizlidoju uz Latviju, uztaisīju operāciju, un tad vienkārši pēc tā brīža es sāku strādāt, un tad es vienkārši nebiju spējīgs vairs atjaunoties. Jā, komentāri šobrīd, teiksim tā, vairāk parādās mūsu šajā vietnē. Baigi labs podcasts, man liekas. Ozolam bija superīga cīņa, tā raksta Marina. Tāpatās arī bija vēl viens komentārs saistībā ar tavu pasākumu. Ronis saka, ka priekš pirmās reizes bija bomba, ļoti patīkami skatāms šovs. Paldies. Un tad vēl bija kaut kādi komentāri, Ko Daņiks kopumā domā par fight šovu, kurā piedalījās Dubajā?
Jā, starp citu. Jā, mēs arī aizsām tev uzdot jautājumu. Sūds. Sūds. Pilnīgākais sūds. Kas tad bija? Es pat vairāk pateikšu, Hardcore FC owner ir lohs. Es ar viņu žostu, ka tur vienreiz pakačāju. To lisošāvu. Tā kā es viņu nerespektēju. Viņš ir super, tur varbūt biznesmens vai kas, es nezinu, vai viņš ir. Viņš tāpat flexo vairāk nekā viņš ir, bet tā kā vai es viņu respektēju, laikam kā biznesmeni varbūt jā, bet kā cilvēku nē. Tā kā organizācija, tā kā to hardcore skatās visas SNG valstis. Visu Ukraina, man ir draugi Ukrainā, visi skatās hardcore. Visa Krievija, Kazahstāna, Azerbaidžāna. Visi. Un pat Latvijā man tik bieži pienāk un saka tieši par hardcore kaut kā. Tā kā skatās viņus visur. Tā kā cipari tiešām viņi ir milzīgi. Kā tu tur nonāci vispār? Viena SMS man tas ir. Man tas ir viens SMS, un man ņem praktiski kur es gribu. Tu pats tā kā uztasies? Kā bija, es telegramā redzu, kaut kad vēl tas bija novembris. Būs hardcore reality Dubajā. Un es domāju, es laikam te varētu normāli uzhaipot, un tas man motivē iziet pakauties. Davai pamēģinām. Man ir Krievijas top menedžers man ir. Vienkārši es uzrakstu viens SMS. Pēc 15 minūtes viņš saka, все, viņi tev ņem. Es saku, bet tur, viņi mani paņēma un gaidīja. Bet, tur es ar viņiem tik ļoti tur dirsos, jo viņi blato, ka viņi ir viskrūtākie. Bet vienīgais, kas viņiem ir viskrūtākais, ir filmēšana. Jo viņi tiešām tā kā ieciklēs, tur nav real life. Tā kā tur reāli tā kā ir filmēšana, production. Tas, ka tur kadri izskatās, wow, bazars nulle. Bet kā tur iekšā jūtos fighteri, tas ir, viņi tā kā tu nevari braukt ar Rolls Royce un nesamaksāt tur par 500 eiro pa cīņu čuvakam, saproti? Tu atbrauc ar Rolls Royce pa 500 štukām, un čuvaki pa brīvi daudz kaujās. Ko tu blato ar savu Rolls Royce, nevari pats nemiedot 500 eiro, bļa? Ko es vēl varu pateikt? Un es ar viņu tur vienā konferencē, viņš tur pereboru, es domāju, ka viņi to neizliks, jo viņš man apsolīja, ka to neapzliks. Ja viņš to izliks, tā kā, man būs ļoti nepatīkami, jo es sarunāju, ka viņš to neliks ārā. Man sākās ar viņu konflikts. No sākuma angļu valodā, pēc tam pārgāju uz krievu, man aizgāja ciet. Man aizgāja ciet, jo viņš pateica tādu vārdu, viņš pateica par maniem. Nē, es pateikšu konkrēti, ko viņš pateica. Viņš pateica, now we owe your balls and soul. Tagad mums pieder tavas olas un dvēseli. Es saku, you don't say shit like this to me. Man vienalga, tur visi šokā, ka es sāku gāzēt viņu. Es saku, tu krieviski pārējais, es saku, так со мной разговаривать не будешь. Man iet ciet. Viņš tur kaut ko smējās, kaut ko tur atbild man. Es saku, nē, tu nesaprati. Es saku, tā kā, es saku, ja mēs tūlīt turpināsim tā runāt, kā mēs tagad runājam, tad tā kā tavs šovs tūlīt aizversies, jo es te sākšu daudzīt visu ārā un mani ieliks cietumā. Tu šito gribi? Es viņam saku, tu gribi, davai? Viņš tāds, labi, nomierinies, mēs neko neliksim iekšā, mums tas nav vajadzīgs. Viņš es saku, tad labi. Un es tad iegāju kamerām priekšā un pateicu, es esmu pret, lai jūs izmantojat šo kontentu priekš savu šovu. Tā kā bija. Ļoti interesanti. Bet kā kopumā beidzās šovs? Tad tu pēc tā... Tur fināls vēl būs. Tā kā tur es zinu, kas ir finālā. Bet tu netiki finālā? Nē, es zaudēju pirmo cīņu. Es nezināju. Es zaudēju pirmo cīņu. Es zinu, ka tu biji šovā, bet es nezinu, kāda. Es zaudēju, vienkārši man nogulēju uz maniem 2 raundus cīkstonas. Vienkārši tur bija pirmā cīņa bija 2 raundi pa 3 minūtēm, otrā cīņa bija 2 raundi pa 5 minūtēm, un trešā cīņa bija, laikam, 3 pa 5, un fināla cīņa būs 5 pa 5, bet fināls vēl tikai būs. Bet, es neko neteicu. Bet, ko es vēl gribēju pateikt, kad, es zaudēju cīņu čokam, viņš vienkārši gulēja uz mani, viņš negribēja kauties, viņš vienkārši nomet un gulēja. Cīnījās. Un nākamo cīņu čuvaku kāvās, kurš ir Azerbaidžāns, kuram ir 8-0 boksā, 4-0 MMA, un kaut kāds vēl tur nerādākas rekords ar bērnāklā, tā kā viņš ir ļoti labs strikers. Un viņš pirmajā raundā, mans pretinieks pirmajā raundā to čoku salauza pēc tam ar Kimuru. Tā kā viņš nemaz nebija loks, tā kā viņš bija jauns un viņš nebija spēcīgs. Es uzskatu, ka esmu spēcīgāks par viņu, vienkārši mana forma bija aptuveni 4. Viņa taktika varbūt bija tajā brīdī labāk, jo strikeri loģiski ir jāgulda zemē, ja tu esi cīkstons, laba līmeņa cīkstons, tur vienalga, kā tu noguldi virsū, vai tu tur salauz.
Uzvar ir uzvar, pats tu zini. Bazars 0, vispār, bazara 0, vispār. Es tev par to nav jautājumu. Bet tas ir tā kā tāda alternatīva The Ultimate Fighter, ko UFC rīko tikai hardcore. Jā, tikai hardcore teica, ka mēs pārspļausim visus, bet viņi to neizdarīja. Tā kā viņi apdresās, manuprāt. Un tagad citi krievi filmēs šovu Taizemē. Tas saistās Hype Reality. Tas lidos kosmosā, jo tur divi galvenie treneri ir viens Hamzat Chimaevs, otrs ir Armand Sarakjan. Tur kosmos, tur būs tādi reitingi, tur tāds perebors būs. Tur to jauns čuvoks viens rīko. Kā UFC atļauj Hamzatam vispār tur startēt? Nezinu, bet tas ir fakts. Viss jau ir safilmēts. Interesanti. Un drīz nāks ārā. Un tur visi būs kaukāzdieši, Čečiņi, Dagestāni. Un tā kā tur būs tāda reitingi. Klausies, es kādreiz domāju, ka varbūt vajadzētu nostartēt The Ultimate Fighter UFC. Es gribētu UFC vienu cīņu. Tikai visu, ko es varu redzēt. Tagad ir pasies leiši, tagad ir leiši. Caur Ultimate Fighter iet divi leiši, tagad ir meitene viena tika caur Ultimate Fighter. Ernesta, tu domā? Jā, tagad viņam ir cīņa. Tu zini, kas Bazara 0 viņu nosponsorēja pirms Contenders Fighter? Nezināju. Mēs aizbraucām pie viņas tieši pirms Fighter, mēs safilmējām viņa kontentu, ielikām iekšā Instagramā. Es redzēju. Paņēmām interviju, un tad viņa tika iekšā UFC. Jā, es redzēju. Tu principā jāprasa kaut kāds Nē, bro. Slavas mirklis. Tas bija respekts vienkārši pret viņu un viss, nekas vairāk. Forši aizbraukt. Es, piemēram, kā Latvijas skatītājs, gribētu redzēt, kā tur notiek iekšienē. Piemēram, tu aizbraukt ar kameru, es maz redzētu, tu man dod kaut kādu priekšstatu, kas tur notiek. Jo man ir diez vai kāds aicināt, jo es tur nofilmētu visu, droši vien tu arī nedrīkst. Nē, bet tā bija krūta, es to redzēju. Un pēc tam, un tagad tas lietas, tieši viņi ir pagājuši vasar tikos Latvijā, kaut ko vienkārši viņš bija uz koncertu atbrauc. Parunājām, un tagad tikos UFC, tā kā malcis, ko es varu pateikt. Rīti krūta. Iedomājies, mēs te latvieši laiku tur pukojamies, jā, mēs esam labāki, bet tas mums nav kur sisties. Leiši klusē, jo Leiši viņiem UFC vispār nebija no Lietuvas. Viņiem jau bija reāli visi tie, kas Amerikā dzīvoja. Tā kā mums bija Miša Cirkunovs, kurš dzīvoja Kanādā, tagad ASV, tad bija Jurijs Vūnis 97. gadā. Mums principā no Latvijas īsti vēl neviens nav, bet mēs esam visās citās līgās. Pilnībā visur esam. Zini, kā, ja godīgi, lietuviešu cīņas sports ir kā 3 vai 4 reizes, vai varbūt tā kā daudz augstākā līmenī. Tā vienmēr ir bijis. Katrā pilsētā ir super good gyms, ar lielāko jiu-jitsu līmeni, ar super strikingu, tā kā tu jebkurā lielā pilsētā varēsi top gymu atrast. Un daudz cilvēki, daudz partneri, tā kā mēs pat tuvu nesam Lietuvai. Un atbalsts viņiem sportā ir cits. Jā, viņiem vispār, lietuviešiem vispār cits atbalsts. Tur ir cita mentalitāte. Sports ir nākotne. Viņi nedomā par to, ka, lai slimnīcas, teiksim, par sekām, ka slimnīcām, lai būtu finansējums, lai dotu zāles, lai ārstētu to, kas ir galīgi neārstējami slimi, bet viņi vairāk domā to, lai viņi nebūtu slimi un nenonāk līdz slimnīcām. Lai būtu nākotnē nebūtu jā, jo realitātē šitā, labi, es par politiku nerunāšu, jo savā tur es aizskāršu ļoti daudz. Vēl ir jautājumi, un Artūrs jautā Daņikam, ko domā par Frančesko cīņu pret lietuvieti, vai viņš pieņems šo cīņu, liels risks lietuvietim? Lietuvietis nav pieņēmis šo cīņu, viņš jau tur mēģināja atrast kaut kādas jocīgas atrunas, kāpēc viņiem nevajadzētu šo cīņu, bet es viņiem pateicu, tā kā vajadzētu pagaidām uz pauzes, man tāpat nav pici to, bet tā kā redzēsim, jo tā ir interesanta cīņa. Kā es novērtēju? Bro, kaut kad es beidzu profesionāli startēt, es tā kā pieņēmu lēmumu vairs neteikt, kurš vinnēs šajā vai tajā cīņā, jo es te esmu pietiekoši labs, lai komentētu, kas, manuprāt, vinnēs. Tas ir mans viedoklis. Tā kā es varu tikai fanot par kādu un viņu atbalstīt, bet teikt, šitas būs tīvens par šito, es nezinu. Ja tu man prasi par Franciju un Dominikasu, laikam 60, tā kā vinnēt var jebkurš, bet laikam 60 vai 40 uz Franciju, tā kā Francis ir labāks uz rokām. Deins arī atkal jautāja, viņš prasa par realitātes šovu, vai kāds varētu startēt The Ultimate Fighter, to, ko mēs parunājām. Kāds varētu, jo mums savā laikā brauca uz Ultimate Fighter, savulaik bija uzaicināts Arturs Čerņevskis, ja nemaldos 2011. vai 2012. gadā, 2017. brauca uz Las Vegasu Dmitrijs Homikovs, viņš greplingā, zini, Dmitrij? Jā, es ar viņu trenējies esmu. Jā, tieši tā, tukum.
Normāli pats no tukumā. Jā, viņš 7 gadu vecumā emigrēja ģimeni uz Zviedriju, pieņēma Zviedrijas pilsonību, un es, kā jau daudz atradis tur dzīvojušos, tāpatās arī viņi atrada savu laiku skuiņu un visus pārējos. Jo es sekoju visam pasaulē, kur pat zemākās līgas, kuras pat daži ir vēl tādi ļoti interesanti. Mēs kādreiz par to līgu Ķīnas parunāsim, jo nosaukums ir ļoti rupšs priekš latviešu ausīm. Tāpēc mēs par viņu parunāsim, jo viena tagad cīkstoni no Ķīnas, kas tajā organizācijā ir čempioni, tagad UFC būs. Mēs par viņu parunāsim. Un vēl ir jautājumi, tā bija vēl jautājumi, es vairs nevaru atrast. Un katrā gadījumā jautājumi ir, taču mums laikam jābeidz. Mums jau ir kāda laiciņa, jau bija jābeidz. Bet režisors skatos, ka viņš man neko nesūta un nesaka, viņam laikam arī ir iepatikusi šī saruna, un viņš ar lielāko prieku klausījās. Jā, dārgie skatītāji, paldies, ka klausījāties. Paldies Daņikam, ka atnāca un pastāstīja gan par savu pasākumu, gan padalījās par savu dzīvi, par to, ko viņš plāno uz priekšu. Viņš tā arī līdz galam nepateica, kad mēs redzēsim viņu ringā. Bet es nezinu, vai es vispār kaušos. Jo viņš vēl nezina. Bet vēl nezina. Bet nav teicis, man viena slima ideja parādījās. Tikko? Nē, vakardien. Karoči, kā jums pateikt, man cīņas sports kā fighterim, profesionāls sportistam īsti vairs vispār neinteresē. Tā kā man vairs nav sportista ego vispār. Man viņš bija kādu laiku, kad es beidzu sportot, bet tagad man ir 0 sportiska ego. Karoči, ja es 2 gadu laikā izšauju, nevis sportā, bet biznesā, teiksim tā, un man būs viss nokārtos pa dzīvi, tad es varbūt atgriezīšos vēl pakauties un tā kā pamēģināšu vēl uzgāzēt. Varbūt. Bet ja tev piedāvā līgumu ar UFC, tas arī nebūtu variants, lai atgrieztu? Točnē, ja aizietu. 100% aiziet. Viņš teica, vienu cīņu grib. Man vajag vienu cīņu, jo tas ir viss. Lai es pats sev atbildu par bazaru. Vairs cits man nekas cits neinteresē. Ja es vinētu vai zaudētu vienalga, visdrīzāk tā būtu viena cīņa un es būtu off. Labi, to viņam neteiksim, jo tad viņam kontraktu. Viņi Latvijas nesaprot. Jā, es domāju, ja man būtu tāda iespēja, tad jā, bet skaties, man ir 3 uzvaras pēc kārtas Šerdogā. Tā kā man vajadzētu ilga pauze, jau cik 4 gadi vai vairāk, jau šis 5 būs. Tā kā Ja es atgriezīšos, es tā skatos, ka man vajag uztaisīt 3 uzvaras un tad pamēģināt dabūt UFC līgumu. Tev pietiek ar 2, jo tev ir labs rekords, tev, man liekas, 2 zaudējumi tikai bija, tie bija diezgan sen. Man ar UFC nav tieša kontakta. Man ir caur cilvēkiem, bet nav tiešā. Bet, zini kā, Daņik, es tev varu pateikt, ja es varēju sākt atpakaļ atnākot 39, sākt kaut ko vispār darīt atkal un cīnīties vienkārši pat tādā, tad fecīt, tev 27. Pēc 2 gadiem, ja tu gribēsi, tad visu var runāt par 2 dažādiem līmeņiem, bet realitātē, es domāju, tu esi jauns džeks. Šobrīd, es skatos pēc cipariem un pēc tās tendences, kas šobrīd ir pasaulē un saistībā ar UFC. Tu esi jauns džeks, tev labs rekords. Viņi jau vairs pat, Dana Vaits bija pirmais, kurš maksāja čaļiem bonusus par to, ka viņam ļoti daudz ir sekotāji Twitterī. Viņš sāk ar to, un ja mēs paskatāmies pēc tās tendences, ko viņš pats ir izdomājis, pie kā viņš arī pieturās, principā tev sekotāji un tirgus, kas viņu interesē, tas tev ir. Jā. Un principā realitātē tev šobrīd vajadzētu aktivitāti sev atdzīvināt 1, 2 cīņas. Es domāju, ka pat ar 1 varētu pietikt, bet 1, 2 būtu ideāls, 2 būtu ideāli. Davai sarunājam kaut ko. Sarunājam. Ja man, karoči, ir liquid money, ir asset money, tā kā tas ir 2 dažādas lietas. Man paliku tikko 27 gadi. Ja līdz 30, tā kā ja 30, laikam tas jau būs par vēl, sarunājam līdz 30, tā kā kamēr man ir 29 gadi, ja es zinu, ka mani aseti ir vismaz 5 ar 6 nulītēm, tā kā tad es jūtos kā man un maniem bērniem, un varbūt viņiem bērniem viss ir nokārtos, ja viņi nebūs idioti. Ja man būs tā, tad es ieguldīšos pats sevi, lai parakstītu sevi UFC. Davai sarunājam tā ar jums. Davai. Es domāju, ka tev realitātē tu vari tāpatās visu sakārtot. Bez naudas. Ja baigi gribēšu, bet es negribu bez naudas to darīt. Jā, bet realitātē es domāju, ka tu būtu, kā sportists, tu būtu gandarītāks, nevis, ka tu nopērci savu vietu, bet ka tu viņu izcīni. Nē, bet skaties, vietu, bet skaties, tu vari nopērci, ja tev ir nauda, nopērci vietu, bet tev uzvar tev neviens nenopērci. Nopērci vietu, vietu nē. Es jau nesnoksāšu viņiem, viņi nepaņems. Es varu izvēlēties jebkuru, ar ko es gribu kauties, ar labu rekordu. Piemēram, viņam var būt super labs rekords, bet viņš ir vājš. Jā,
es viņu izvēlos, samaksāju viņam vislielākā honorāru viņa dzīvē, lai viņš neiziet kaut kur tur uz Cage Warriors vai kaut kur pārmaksāju viņam. Viņa reāli cenu. Viņš atnāk un viņam izdauza seju, un tad dabū savu vinu pret tur pieņemsim 10-0 čuvaku, kurš nemāk kauties, nu pieņemsim. Un tiek uz UFC. A tur, ja godīgi, man ir vienalga, vinnēšu, es zaudēšu. Tas ir tas, ko tas ir tavs ego. Tas ir mans ego, 100%, tas ir mans ego. Ko viņš grib vienkārši. Bet runājot arī par to, tu pretinieku izvēle ļoti svarīgi. Tur jāskatās, ar ko viņš ir cīnījies arī, jo tu nevar, jo ir tie taisītie čoki, kur 10-0 un pasaka, ko viņš cīnījies, viņš nap pats kustās. Ir tādi uz UFC tukušies. Ir vairāk. Ir viens indus, kuram es biju braucis virsū, kad es kaut kā reāli 2020. gadā viens indus, tā kā viņam bija 10-0, es skatos, bet viņš fucking nemāk kauties. Un es sāku viņam braukt virsū, un viņš tika uz UFC. Viņš tika uz UFC. Viņu tur piekāva, bet viņš tur tika. Bet redzi, tu biji arī viņam tā kā varbūt kāds etalons, zin kā, tu iedēvi. Zin kā, ir tādi cilvēki, kas var nest citiem cilvēkiem arī uzvars. Nu, laimi un vēl vis kaut ko. Tāpēc varbūt tu viņam tādā veidā arī palīdzēji. Un tas nav tas sliktākais. Labi, es domāju, ka jābeidz. Visiem čau. Paldies, dargie skatītāji, kas skatījāties, un tiekamies jau nākamā otrdienu. Es domāju, tikpat interesants sarunas mums būs arī, teiksim, pēc nedēļas. Runāsim par visu kaut ko, un iespējams, ka mums būs vēl viens ļoti interesants viesis, kurš pagaidām vēl savu konkrētu atbildi nav devis, kurš jau nedod jau vairākus gadus mums konkrētu atbildi. Jūs iespējams noprotat, par ko es runāju. Tā kā tiekamies pēc nedēļas. Visu labu, paldies! Bija labi, ne?